Denis, cik daudz vietas galvā aizņēma vēl īsā programma pirms gatavošanās izvēles programmai? Pietiekami. Pārāk pietiekami? Gribētu, lai saņemtu mazāk vietas, bet tomēr gatavojos tagad jau lielai programmai, un tas ir ļoti fiziskā programma, un man ir ļoti liels izaicinājums ar šo jauno programmu. Daudz darbojaties arī ar Mārtiņu šeit. Katru dienu ir treniņš, ir masāžas, ir kopā uz fizisko sagatavotību strādājot. Cik liela ir viņa loma šobrīd? Ļoti liela. Viņš ir MVP, jo viņš ļoti daudz ir izdarījis, lai es būtu sagatavots un fiziski būtu spēcīgs izslidot. Man vēl ir vairākas sāpes, kuras ir nepieciešams pārvarēt. Tomēr ar viņa palīdzību es ceru, ka viss būs labi un viss izdosies. Tas, ko mēs redzēsim izvēles programmā, tas ir tas, ko mēs redzēsim arī olimpiādē, vai kaut kas vēl tomēr var mainīties? Jā, mainīsies tikai tas, kas nestrādās, bet tomēr, kas strādās, būs olimpiskās spēlēs, un es braukšu ar to, kas ir. Bet tomēr, kā mēs vakar redzējām, vēl ir nepieciešams drusciņ piestrādāt. Ir ierasti pirmo reizi demonstrēt programmu Eiropas čempionātā. Tā nav pirmā reize, kad pirmizrāde notiek Eiropas čempionātā. Esam to redzējuši iepriekš. Ar Denisu mums bija pirmizrāde programmai Karalis Lauva pat pasaules čempionātā. Viņš ir persona ar spēcīgu intuīciju, un šis viņam ir jauns izaicinājums, un es pilnībā viņu tajā atbalstu. Cik daudz reižu tu galvā to izslido, pirms ej uz ledus, naktī, dienā, pirms treniņa, pēc treniņa? Tas varbūt, es nevaru precīzi pateikt to, bet normāli tu sāki savu sezonu, jau tev ir gandrīz 100 labu slidojumu izdarītu, un kamēr tu pabeidz to sezonu, tev ir 100 plus nav problēma. Uz ledus izdarīt. Ko es daru galvā, tas ir varbūt vēl vairāk, jo es varu darīt dažreiz 3 reizes dienā, domāt par tiem, dažreiz es vispār nedomāju, bet es varu pateikt, ka šoreiz es eju uz lielo programmu bez viena pilnīga slidojuma, un varbūt 18 vai 19 reizes es to esmu izdarījis uz grīdas. Let's go! Come on! Hop! Go, 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 go! I'm not too worried because I know he's mentally strong. Es neesmu pārāk noraizējies, jo zinu, ka viņš ir psiholoģiski spēcīgs, arī fiziski spēcīgs. Bet līdz ar šo traumu un kavēšanos ar programmas izveidi, mans redzējums ir tālāk par šo čempionātu. Jātiek tam cauri, un pēc tam ar šo pieredzi sapratīsim, kā būt efektīvākiem un labākiem olimpiskajās spēlēs. Un tad viņam jābūt tādam, kāds viņš ir. Lai parādītu, cik unikāls viņš ir, lai uz ledus būtu īsta daļslidošana, lai izpaužas viņa personība. Bet šobrīd tehniski tā nebūs programma, kurā viņš tagad parādīs visu savu potenciālu minēto iemeslu dēļ. Bet ir cerība, ka priekšnesums būs labs. But there is hope to do a good performance. Bet tā treniņā pilnībā arī neesi pilnībā visu viņu izslidot? Nē, tāpēc, ka tas ir jauna programma. Tas paņem laiku, lai to uzbūvētu un izdarītu. Tas ir kā tu programmēji savas smadzenes, un viņi dara to, un tu vari būt tā momentā un izdoties. Nedomāt par to, vai ne, ka tev nav pat. Tāpēc, ka pagaidām es domāju par katru soli, un tas ir pēc tam galvasāp, kad tas ir izdarīts.